Halo visiem! Jā, labrīt. Mēs drusciņi iekavējās dažas minūtes, tas jau nekas, tas ir piedodami no rīta, kamēr nomaz izsteigā būt. Tā, es ceru, ka mani dzirdēt var gana labi. Aiztaisīšu te durvis cietī, un es izdarīšu vienu lietu, kad es to savu, šitā es izdarīšu, tā lai mums te, nu re, forši. Šodien mums ir, pa nedēļu man bija ļoti daudz tādu runu, jautājumi un visādi citādāki par to, ka treniņš rokas muskuļiem. Treniņš rokas muskuļiem, šodien arī mēs to darīsim, ka mēs tātad sāksim ar treniņu, lai mums tas būtu. Nu, lūk, un, protams, gumijas. Visefektīvākais ir gumijas, jo mēs dabūjam arī ātrāku rezultātu gan roku spēkam, gan muskuļu apjomam. Otrs ir hantels. Principā, pa lielam, visu var arī darīt bez, un var arī ar hantelēm ar to. Pa lielam kaut ko var darīt tā un tā. Jā. Pirms mēs sākam, iesildam plecus kārtīgi, tā lai mums sasildās plecu daļa. Jā, ritīgi. Un uz priekšu. Jā, ļoti labi. Un izvērsējam ritīgi, tā lai mums atverās šīta, daļa ritīgi. Vienu, otru. Korseps daļu mēģinam turēt stingru, tā lai viņi mums nekur neļogās. Jā, turam viņu stingri. Vienu un otru. Ritīgi. Jā. Super. Ļoti labi. Maliči. Forši. Iesim mēs uz sani. Uz vienu, uz otru. Uz vienu. Un otru. Jā, uz sāniem. Jā, ļoti labi. Super. Malači. Jums sanāk. Pastiepam uz augšu un leju. Uz augšu. Lejā. Iestiepam sevi. Ļoti labi. Super. Izgrozam gurniņu. Jā. Pamodinam. Atceramies. Mums ir jāpamodina visas locītās. Pēdu. Izkustinam arī pēdu. Jā, mums ir svarīgi arī šīs locītās galējās. Un rokas varam uzreiz arī ekonomējot laiku. Jā, šeit tā var darīt. No elkoņiem mēs kārtīgi iesildam. Un uz otru. Jā, super. Pleciņus uz priekšu un bēdra tā kā. Jā, pieliksim klātī tad. Uz iekšu un uz iekšu un kārtīgi izkustinam. Jā. Ļoti labi. Forši. Fēni. Jā. Super. Ļoti labi. Darīsim tā, ka mums šodien būs vingrinājumi pārsvarā uz grīdas, tāpēc mēs ejam uz grīdas, un mums būs roku muskuļu treniņš.
Atkal mēs iesim par raundiem, tā lai jūs varat nostiprināt jūtat ritīgi. Būs droši vien kādi 4 vai 5, kādi 5, 6 vingrinājumi roku muskultūrai. Ja ir gumijas, nesatraucamies, nav gumijas, tad to visu var darīt arī bez gumijām, un nav obligāti jābūt ar gumijām. Jūs varat paņemt kaut vai zīdu lakatiņu rokā, un jūs varat darīt tieši to pašu. Tā tam nav ļoti būtiskas nozīmes. Ja? Ok, pirmais kājas mums ir taisnas. Uzmaucam mēs vienu uz kājas, ja? Tad attiecīgi. Ja jums nav, jūs varat turēt muguru taisnu un vienkārši ar roku, ja, mēs šeit trenēsim. Būs viena roka, otra roka. Tātad čik, es tūlītām uzlieku trenerīti. Ja, un aiziet 30 sekundes. Stingri turam kāju. Vienu. Un elkonis ir uz augšu. Ja, tā lai vītīgi forši. Ja, mēs šodien tikai rokas. Rokas, plecu taļa, ja, tad attiecīgi tas, kas ir, ko es jūtu, ko arī tā kā saka, kas ir vajadzīgs, un to mēs arī trenējam. Ok, un otru, ja, otru tieši tāpat. Tad pirmais vingrinājums, ja. Šitais mēs izējam cauri mierīgi. Otrais. Tā. Mums ir elkonīts uz augšu, nelaižam te uz leju, ja? Uz augšu. Jā, mums ir kārtīgi rokas muskultūrai treniņš, lai jums ir ko padarboties pašiem. Tad, kad jums ir, tā kā piemēram aiziet uz veikalu un nopērk to gumiju beidzot, ja? Ok, ļoti labi. Apguļamies zemē, es ieviduši ārpus. Tātad šeit rokas mēs šeit ievelkam dūrītis cauri, ja, tā kā uz locītavām. Uz locītavām nostiepjam to gumiju šeit stingri un laižam virs, muguru stingri pie zemes un virs. Tad ritīgi virs galvas ceļam, bet nostiepta gumija, lai nav ļaņgaini, lai ir nostiepta, stingra. Jā, rītīgi uz izelpu. Ļoti labi. Mālači. Super. Forši. Ja? Tāpat arī paliekam zemē. Es teicu, ka būs rītīgi forši. Nekur šito var pat gultā darīt, vai ne? Labi, vajadzētu cietāk virsmu. Mums ir šeit, un mēs laižam uz leju vienu un otru. Līdz grīdai. Jā, vienu un otru. Vienu un otru. Super. Mālači. Jums ļoti labi izdodas. Super. Caur sāniņiem ejam. Mēs tie, kas nevar uz celīšiem, tie droši, var palikt kaut ko apakšā, bet var arī sēdus. Mēģinam, ka tā kā jums izdodas labāk. Izmaucam atkal dūrītes cauri, bet aizmugurītē. Un šeit stingru nostieptu. Ja? Stingru nostieptu. Un mēs laižam uz aizmuguri. Jā, tā lai sajūta. Stingra, tā taisna. Nevis šitiem kaut ko ar elkoni, bet taisna. Tā lai sajūta rītīgi lāpstiņas. Jā, velkam. Ļoti labi. Mālači strādā mums. Super, truper, druper. Vai ne? Viss super. Forši. Ļoti labi. Mālači. Sajūtām? Sajūtām. Tas ir labi. Ok. Tālāk mēs
uzliekam gumiju virs elkonīša. Virs elkonīša. Šis jau mums būs 5. vingrinājums. Jā. Te ir dažādi varianti. Tie, kas ir tā kā trenētāki cilvēki, tie var taisīt pilnā plankā un iet līdz lejai. Ja? Tie, kas nav, tie saliek celīšos, kaut ko zem celīšiem paliekam apakšā, lai mums nestāv. Uztaisam diagonālī tā kā plankā, lai nav dubsis šitien, lai mums ir šeit, un mēs ejam uz leju. Ja? 30 sekundes. Varam pamēģināt sākumā šeit. Ja? Tātad gumija ir virs elkoņa. Ja? Jūtam šitais jums ir gana labs. Atstājam. Jūtam šitais. Varēja būt bišķiņ niknā. Uztaisam planku un turpinam mēs plankā. Un jūs jūtat pavisam citu slodzīti. Ja? Super. Ļoti labi. Malači. Un pēdējais raundiņā mēs iemaucam starp plaukstiņām. Ja? Tā kā starp plaukstiem. Nostiepjam šeit. Es viņu ņemšu virs. Un nostājamies mēs pusplankā vai plankā un laižam uz augšu. Pie pretējās. Ja? Pie pretējā. Bet turam, redz, kā man arī viņa dzīvojas. Ļoti labi. Super. Malači, pirmais rauns ir beidzies. Mēs atgriezīsimies pie tad sākuma, un šādi mēs iziesim 3 reizes cauri. Ok, ejam cauri. Tātad gumijai uzliekam uz. Tās beigām ir jābūt tādām hotelai sajūt. Atkal daram katrs pēc savas vēlmes un būšanas, jo nav mums jēgas sevi pārslogot, ka vienu neko nevaram izdarīt. Ja? Ok, lapsi, pretējā roka un elkonīts iet uz augšu. Neceliet kāju līdzi, ja? Uz augšu. Uz augšu. Lēnām, mierīgi. Jā, tā lai varam. Super, ļoti labi. Un otru. Tieši tāpat. Jā, tātad. Un otru. Elkons uz augšu. Uz augšu. Pretējā roka. Iet uz augšu. Ļoti labi. Turam. Ja jums ir hanteli vai tas zīda lakatiņš, jūs varat šo, bet atceramies elkons uz augšu, šito pašu veikt, ja, tādā pašā veidā, vienkārši virzienā. Lai viņš ir tas virziens, tas ir ļoti būtiski. Ok. Mums bija nākamais virs galvas. Tad apguļamies zemē. Ja, mums ir uz augšējām plaukstu locītavām, un mums nostiepjam gumiju un virs galvas. Ļoti labi. Stingri. Nostiept, jūs šeit varat paņemt to lakatiņu, nostiept ritīgi un tieši tādā pašā veidā stingri nostiept. Jā, un būs tāds pats efekts, varbūt ne 100%, bet būs. Ok, šeit mēs esam augšā, jā, paņemam kā stūri, ja jums lakatiņš nostiepjam, jā, es vienkārši tagad filozofēju par tēmu, un arī hantels šeit var būt augšā viena.
tur augšā, otru laižam uz leju. Jā, šeit pie paduses. Velkam pie paduses. Rītīgi. Nedomājam, ka jūs tur varat to otru roku saliet. Jā, rītīgi pie paduses. Mālači. Ļoti labi jums sanāk. Galvenais, ka jūs darat. Nav svarīgi šajā brīdī, cik daudz jūs izdarat, kad jūs esat to darījuši. Super. Caur sāniem ejam sēdus. Te atkal, ja jums ir tas pats lakatiņš, tad jūs viņu vienkārši paņemat nostiesiet. Ja jums ir hantelis, tad jūs paņemat abas hantelis vai vienu hanteli kopā aiz ragiem. Un, ja jums ir šeit gumija, tad mēs nostiepjam gumiju te un uz aizmuguri. Ja? Šādā veidā stingri nostiep. Uz aizmuguri. Ļoti labi. Izturam 30 sekundes. Katrs vingrinājums ir 30 sekundes. Ilgāk nav vajadzības, jo tas iedos partēm, vai tas iedos jums uz to labāk, tādu normālu izturību tajā visā. Ok, vēlkam gumiju virs elpoņiem. Ja jums nav gumijas, tieši, pilnīgi bezvar šito arī taisīt, ja? Aiziet kas uz pusīti, ja? Kas pusīti šeit un iet. Ja? Tad krūšu muskultūra ir ļoti svarīga. Mums meitenēm, džekiem tāpat, bet meitenēm īpaši, ja, gribās, lai mums arī tas augšdaļa izskatās skaisti, un lai mums nenoslīd nekas, tad šis ir tas vingrinājums, kas palīdz. Džekiem savukārt veidojās foršs tors, ja, tas atkal superīgi. Jā, super, ļoti. Un tālāk mēs ņemam, un šo arī var darīt pilnīgi bez hantelēm, bez lakatiņiem, bez nekā. Jā, esam mēs plankā nostājamies un mums, aiziet tremerīti aizgāja gulēt. Jā, un iet uz augšu. Pie pretējās. Super, ļoti labi. Izpurinam rokas. Jā. Trešais, noslēdzošais rauns, jā, kas mums jāiedod rokā. Jau tas ir kā nostiprināšais. Ja pirmais ir vairāk tāds saprast vispār, kas ir kas, otrais mēs trenējam, un tas trešais ir nostiprināts. Tāpēc ir 3 raundi. Un jūs to atradīsiet jebkuram fitness trenerim pāri un aiziet. Elkons uz augšu. Jā, jūs to atradīsiet visos video blogos, visos YouTube kanālos. Visur būs 3 raundi. Jā? Tas ir tas optimāli, vairāk nevajag. Un nevajag arī nezinu, cik 16 vingrinājums. Reizēm pietiek ar 3 vingrinājumiem, 3 raundi, tāds ātrais mazais rīta rosmas treniņš. Šis jau ir 5-6 vingrinājumi, tas jau tāds kārtīgs treniņš, ja mēs izdarām. Un otru tieši tāpat, uz augšu. Elkonīts uz augšu. Jā, mēs, jā, reāli ir tā, ka viens rauds 5 minūtes, tā palielam, 6, tas skatās, kā pārslēdzās, kā iet, īpaši nevelkot garumā, elpojam, mierīgi. Jā, super, ļoti labi, pārkārtojamies uz guļas stāvokļa. Šeit atkal tiem, kam hantelis, tie paņem abas 2 vai 1 aiz ragiem, un tad jā, šeit, kam ir ievelkam iekšā,
kam ir lakatiņi, tie nostiept. Un virs galvas. Jā. Rītīgi nostiepts. Super. Ļoti labi. Ok, paņemam kā stūrīti. Tiekam hanteles, te paņem abas hanteles rokās. Jā. Un iet uz leju. Kāpēc ir vajadzīgs gumijas un hanteles? Tāpēc, ka mēs reizēm, tad, kad mēs darām bez tā, mēs visi gribam nofaltoreiz un iedot sev atvaļinājumu. Bet tad, kad mums ir kaut kas rokās, vai mums ir aptīts, mums ir stimuls ar viņu darboties. Nu, patiesībā tāds pats viens bērns jau mēs esam, ne? Bērniem, ja nav mantiņas, viņi tāpat nespēlēsies, bet ja līdz ko iedod mantiņu, viņš zina, ko darīt. Super, ļoti labi. Ejam caur sāniņiem uz celīšanu. Ja? Atkal tiem, kam ir lakatiņš nostiept, tiem, kam hantele aiz rākiem, tiem, kam gumija, ievaram rokas iekšā. Un stingri. Ja? Ja jums nav hanteles, varat paņemt ūdens pudeli. Nav problēma. Jā, daiep koku, lāc kaut kādu spilvenu. Tam būtu pilnīgi vienalga. Galvenais, ka jums kaut kas rokā ir. Uzreiz. Super. Ļoti labi. Iemaucam iekšā, tiem, kam nav nekas, pārkārtojās. Droši. Ja? Un mums aiziet push up aiziet. Māleči. Ļoti labi. Pastiep, ja vajag. Ja? Un ievākam gumiju starp plauktām. Ja? Palaižam treneri. Un šeit. Jā, iet viens. Man liekas, man stabilāk uz planku stāvēt. Elpojam. Mierīgi. Ja jums nav gumīt, šito pašu var izdarīt tāpat. Super. Un noņemam gumijas nost un pārstiepjam garu. Ja? Pārstiepjam rokas. Rītīgi. Mācīši tie, kas izturēja. Ļoti labi. Ok, pastiepjam rokas. Jā, roku pastiepjam. Liekam pāri un otru no apakšas. Mēs paņemam un pastiepjam. Vēdar muguras. Rītīgi. Iestiep. Ļoti labi. Un otru un apakš. Gāri pastiep ritīgi. Te šito vietu mēs esam kārtīgi strādājuši. Ja mēs esam strādājuši, lai mums nesāp, kur nevelk. Un ja izkustinām plecus. Ok. Ļoti labi. Paņemam rociņu pāri galvai un pavalkam. Un šito daļu kārtīgi, ja? Pastiepam. Šitien roku vienkārši pietur. Un otru. Tieši tāpat.
Jā, tā. Ļoti forši. Izpurinam rokas. Izpurinam. Tā, lai viņas mums rītīgi uz priekšu un pleciņu lāpstiņas atpakaļ, ja? Rītīgi pastiet. Un taisni. Rītīgi velk šitien atpakaļ. Ja? Un atkal. Garu. Un taisni. Un tad man vienkārši bez rokām uz priekšu. Un kārtīgi lāpstiņas. Ja? Ejam četrāpus. Un tieši tāpat šeit ritīgi un izaup. Jāpa un izaup. Jāpa un izaup. Atliec pēdas. Augšā 3 stūrīti. Ceļam augšā, pārstiepjam garu. Šeit. Mierīgi un paliekam šeit. Super forši, paldies jums šorīt, kas pievienojās, kas vēlāk vingro. Padalāmies ar atsauksmēm. Kā jums sajūtās, kā jums patīk, par patikšanu šeit nav runa. Kas jums ir pamainījies. Darot principā, labi, izkustinam. Jā, darot šos vingrinājumus. Tad konkrēti rokām nedēļu. Domāju, ka jūs sajutīsiet diezgan labi arī šo te sajūtu. Labrīt, Gunta. Prieks tevi redzēt, ka tu esi pieslēgusies. Nu, re. Labi, laimes burvelīga diena. Šodien ir piekdiena rītā. Mēs vingrojam uz Valmieras Daliņas stadionā ar grupu ārtreniņu. Tur būs rītā forši. Atcerēsimies mazliet bērnību. Un būs ritīgi feini. Labi, lai jums burvīga diena un tiekamies